palīdzības vajadzību. Un tādēļ mēs piedāvājam šo mākslas skolu, sporta skolu, piedāvājam mūzikas skolu. Tas ir mans viedoklis, ja? Un vakar šis viedoklis tā kā netika pieņēmts, bet es viņu palīgu un es cienu arī tos viedoklis, kas ir pārēji, jo arī tajos ir savu argumentu virkni, kas ir arī loģiski, ja? Nu, lūk, par pašvaldības politiku. Faktiski šodien mums vajadzētu vienoties. Un varbūt papildus šajā dokumentā ielikt, lai nebūtu tālāk, vēlāk kaut kādas, teiksim, aizkulisšu runas, vai varbūt savstarpēji kaut kāda nepatīkas izpausmes, ja? Mēs esam visi vienā laivā, un mums tā laiva ir jāvada. Vai tās ir krātas, vai tas ir mierīgs ūdens. Un, ja mēs nodefinējam, kuras ir mūsu novada sporta prioritātes, tās ir jāpieņem. Un šobrīd ir uzskats pašvaldībai tāds, ka par pamatu ir jāņem mūsu resursi. Tātad piemērotās atbilstošās sporta bāzes, piemērotie atbilstošie speciālisti, treneri, kas ir, ja? Un arī tāda nemaz svarīga lieta, kā iepriekšējā pieredze, kāda ir mums izveidojusies ilgu kādu garumā. Un no šāda griežuma skatoties, kā prioritāros sporta veidus pašvaldībā, no pašvaldības puses mēs piedāvājam. Jūs, protams, spriedīsiet par to un piedāvāsiet daudz ko citu, varbūt arī, ja? Bet no pašvaldības puses mēs piedāvājam, ka šiem prioritāriem sporta veidiem ir jāpaliek volejbolam, šaušanai un vieglatlētikai. Pamatojoties uz tiem argumentiem, kas man ir teicis, uz tiem resursiem, kas mums ir, jā. Protams, mēs varam gribēt arī daudz ko vairāk. Un arī varam daudz vairāk. Par to pierāda jau gan sekmīgie mūsu motosportisti, autosportisti, gan mūsu florbolisti, bet ir uz dzīvi jāskatās reāli. Un, diemžēl, ir tā demografiskā situācija tāda, kā viņa ir. Un ja šobrīd, piemēram, Aizputas vidusskolā ir viena klase, 26 audzēkņiem, es nezinu, cik tur ir zēni vai meitenes tieši šādā attiecībā, bet ja kurā gadījumā tas nav tas resurss, no kā, piemēram, 12 treneri varētu izvēlēties katrs savam sportveidam audzēkņus veselai komandai. Nav viņš, ja? Un īstenībā jau dzīve ir ieviesusi savas korekcijas, ja? Jo mēs ar lielu entuziasmu piekritām tam, ka, tas futbols mums stadioni ir, lai viņš iet, lai pamēģināsim to futbolu, ja? Žānis mums nav šodien šeit, es neredzu. Žānis uzņēmās, apriķi Žānis, jā, visi jau ir Balkāns, uzņēmās šo futbola, tātad, kā saka, priesteru misiju, un tika izveidotas pagājušā gadā grupas, kuras finansēja pašvaldība, jo tur tās mehānisms tāds, ka vispirms pašvaldība palaiž šīs grupas, lai viņas aiziet, ja? Tālāk tiek nokreditēta programma, un tālāk jau valsts sāk finansēt šīs sporta skolas grupas. Ja? Dainis ar akreditāciju galā ir ticis, un futbola programma ir akreditēta, bet tu Žanim vairs nav futbolistu, nav bērnu. Bet arī loģiski, ja mēs zinām, viņš pats ir apriķnieks, bija uz apriķu un dzēras bāzes paredzējis viņš šo futbolu veidos. Ja? Ja apriķos šodien ir 46 bērni, no kuriem 23 ir vietējie, teiksim, apmēram, ja? Un no viņiem varbūt pusi puikas, ja? Bet tam vēl no 1. līdz 8. klasē. Paši saprotiet, kur tur ir loģika, kā tur var uztaisīt futbola komandu, futbola grupu. Baigi sarežģīts jautājums. Ja? Mums ir jāsaprot reālā vieta, kur mēs esam. Varam mēģināt uztaisīt kādu rāvienu, un to pierādījusi ir arī, teiksim, valsts pieredze, Latvijas pieredze. Mēs zinām, ka Latvijas sportistiem nav tajos klasiskajos veidos tādu, teiksim, pasaules mērogu panākumu. Mums nav pasaules čempionu 100 metru sprintā, ja? Teiksim, arī tajos populārajos lielajos sporta veidos. Bet mazās valstis visus to dara, ka sasniegums sasniedz neparastajos, varbūt mazāk populārajos, šauri specifiskajos sporta veidos, kur reizēm jāatzīst, diemžēl, ir arī dārgi sporta veidi, ja? Bet ņemot vairāk uz cilvēku resursu un iespējām, ja? Viņiem šādās jomās ir iespēja kaut ko parādīt sev. Un tāpēc arī mazā Latvija šodien, ja? Ir viena no spēcīgākajām pasaules bobsleja valstīm.
Tas ir ļoti specifisks sporta veids, ja? Mēs tur esam spicē. Un te vēl varētu minēt arī citus sporta veidus. Ja tā mēs to lietu skatāmies, viss ir kārtībā, ja? Varam mēģināt kaut ko ļoti šauru ar nedaudz cilvēkiem, bet jārēķinās ar to, ka tas prasa lielu naudu. Un šobrīd pašvaldībai, kā minēja, kā prioritāte, tomēr volejbolu, vieglatlētiku un šaušanu, mums ir jārūpējas par šiem jau attīstītajiem un pamata sporta veidiem un viņu bāzēm un savus mazumīši, kas mums ir tā no kā resursi finansiālā, ir jāliek tur iekšā. Un tāpēc gaidīt, ka pašvaldība pēkšņi iedos kaut kādu baigo finansējumu, piemēram, loka šaušanas, teiksim, sporta attīstībai aizputē, ja? Tas būtu tā nepareizi domāts, manuprāt, ja? Kaut kādi potenciāli iespējams, ja? Kā mums var izaugt šeit kāds olimpiskās čempions loka šābēs. To mēs nezinām neviens, ja? Šeit ir Berga kungs arī atnācis, ja? Un jau ilgāku laiku, ilgākus gadus jau ir runa par to, ka vajadzētu atjaunot senās cīņas sporta tradīcijas, ja? Ja atkal ir resursu jautājums. Es sirdī to saprotu un atbalstu, un es pieļauju, teiksim, ka tas kontingents, puišeļi, varbūt pamatā, ja, kuri ietu uz šo cīņas sportu, nav tie paši, kuri ietu uz volejbolu vai uz šaušanu, ja. Un kā parādīja, senāko gadu pieredzi, ja, tad šie zēni, kas gāja uz cīņas sportiem, bija tie, ko skolā sauc par dvojišņikiem, ja. Un tādi, viņiem tieši šis sporta veids, viņus ļoti disciplinē, tur bija kārtība un lielā mērā tā bija liela pedagoģija un šo, varbūt, daudzinamo puišeļu, teiksim, raksturi tika mainīti šajā procesā, ja. Bet šodien ir cita situācija. Un atkal, nevar, teiksim, mums notikt šis sports, ja mums nav inventāra, labi, sameklēsim, dabūsim kādu sponsoru, dabūsim naudu, dabūsim tos madračus. Domāsim tagad, kur šo madracu nolikt. Viņam vajadzētu būt stacionāra vieta, lai viņš nav jānoņem atkal un jāstelē atpakaļ un tā tālāk, ja. Atrast šādu stacionāru vietu šobrīd arī jau ir problemātiski, ja. Jo pilnīgi neticam, mums ir jaunā halle, vēl nākos pie visām pārējām sporta būvēm klāt, ja. Un tā, ka mēs gribam tagad, kas saka, veču veselības grupu grib dabūt laiku priekš sportu, ja, izrādās, ka visi caurumi ir cieti. Viss ir pieblīvēts, viss notiek visu laiku. Par to mēs tikai varam priecāties, ja, ka visi šie resursi tiek maksimāli izmantot. Ja. Un tālāk par resursiem, kas attiecās atkal, piemēram, uz cīņas sporta ideju, ja, arī viss ir kārtībā līdz tam momentam, kā tomēr sporta veidi, lai kultivētu un atbalstītu, ja, ir kaut kāds arī ministra kabineta prasības, ka ir prasības treneriem pēc kvalifikācijas, ja, mūsdienām atbilstošas. Ja. Un tas varētu nozīmēt tikai to, ka ir jāmeklē, tad vai treneris no malas vai mūsu pašu speciālistiem, mums tādi ir labi speciālisti cīņas sportā, viņiem pašiem ir jāiegūst šī treneru kvalifikācija. Un tad tas ceļš tālāk varētu būt tāds, jau kā es teicu, apmēram līdzīgi kā ar futbolu, tad jāuzsāk darbība, jāparāda pirmā darbība rezultātu, un tad pretendēt var uz valsts vai pašvaldības finansējumu atbalstu. Tāda kārtība tā ir visos sporta veidos. Tas apmēram ir tas, ko es šodien gribēju pateikt par pašvaldības prioritātēm, lai mums izdodas nodefinēt tos svarīgos virzienus, tos negrozāmos virzienus, kuriem nevajadzētu grozīties arī tad, ja notiks jaunas pašvaldību vēlēšanas un, kas saka, atbildība par sporta jautājumiem, uzņemsies pilnīgi kāda cita persona. Ja? Tā jums visiem.